Пожалуйста. Ko jūs darat? Pušķojam vainagu. Lai glītāk, jā, bija uzliks nelāks vainags, un tāpēc mēs viņu izpušķojam. Vairs nav. Kas kāpēc? Es nezinu, kāpēc jūs domājat, ka tur tāds uzraksts bija. Es atvainojos, man telefons zvana, tā ka... Paldies. Nebija tāds uzraksts. Jūs Fašisms, jūs domājat, Itālijas fašistiskās kaut kas par to? Es Mēs šobrīd mēs esam privātpersonas. Tad liekam ziedas. Jā. Jā, šobrīd es Ilzītē jādod. Они наоборот. Будешь доставать? Не закрыли. Давай. Kāpēc es atkal Tāpēc, ka jūs likāt arī. Es uzrakstu. Paldies. Es fiksēju manas pasākumus. Nu, es zinu. Nu, tad arī tā Es darīja. tikai jautāju. Nē, jūs arī iejaucāties. Kur es esmu? Nekur. Viss. Снимай. Tas arī jūsu hobijs?
показать? Если получится, сомнительно. Смотри, заваливается. Ну развязано. Mums kāds ir devis atļauju man filmēt. Kurš jums deva atļauju filmēt mani? Mēs esam žurnālisti, mēs esam Kādu, ko jūs pārstāvat? Rīkstevē. Vismaz no pieminekļa pakājas vismaz noiet nost. Nu, tā ir vienkārši izrādiet cieņu pienācīgi dienu. Sveicināti! Šeit gan kamera nevarēs atrasties, ja te būs godas vērtīgi. Jā. Kā jūs? Проблем. Становится ты падал, немножко каши. Сними я сейчас. А? Сними его попал. Давай, если туда бросать, то... Нет, так, чтобы ленив говорить. Отойди немножко. Сейчас позади меня молодые люди закрывают тот венок, который возложили представители объединения против нацизма и именно также представители Центра Симона Вейз Натальи Конгресса США, где было написано памяти жертвам фашизма.
и они закрывают этот венок тюльпанами. Саму надпись, саму ленту с надписью они завязали позади венка, чтобы ее не было видно. Как они пояснили, они не представляют никакую организацию, это частная инициатива. И они уверяли, что никакой надписи вовсе и не было. Оставайтесь с нами на прямой связи. С вами Денис Денисов, Игорь Хорошев. Специально для Микс ТВ. Pēters. Viņš ir pie sauļu, bet tur vēl Imants pagaidām. Imants vēl akceptēs tās. Viss akceptēs. Vajag kādu mētādu šeit. Jā, vismaz vienu. Man vienalga kādu atsūta. Nē, es vienkārši ir tā, ja tur galvā ir tā. Tie, kas viņi... Kaut gan tagad vairs nekā. Vainaga uzraksts nav redzams. Uzraksts, kas bija uz vainaga, nav redzams. Tur ir rakstīts nacismu upuru piemiņām. Ja? Un starp šiem upuriem ir cilvēki, ir mani vecvecāki, ja? Kuri ziedoja šim piemiņam. Ja? Un viņi tagad esot bedrē tur rumulā. Ko jūs neesat apmierināti, Zanatas kundze? Es neesmu apmierināta ar to, ka ar Latvijas leģiondas simbolu ir aizsegts vainags un uzraksts virs vainaga. Vai mēs varam varbūt kopā aiziet un atjaunot? Nē, šis nav atļauts, tikai puķis atļauts. Kas nav atļauts? Mēs nolikam vainagu. Ja? Un ne puķis nav redzams, ne uzraksts ir redzams. Ja? Un jūs esat... Un kā tas vainags izskatās? Mēs šobrīd neredzam. Tas vainags bija veltīts nacismu upuriem. Tie, kas nolika tie, kas to visu aizbaza ar tiem puķiem, es piekrītu, tas ir Latvijas karogs, bet tomēr tas vainags bija veltīts nacismu upuriem, kas krituši Latvijā. Tie, kas to izdarīja, tie paradīja savu attiecību pret nacismu upuriem, un droši vien viņi grib atkārtot kaut ko līdzīgu Latvijā. Kas ko izdarīja? Aizsega vainagu ar lentām pie nacismu upuru piemiņiem. Es piedodiet, es to neredzēju. Tikko, varbūt pastīsimies, mēs paņemsim, mēs aiziesim tagad, lai to atjaunot. Jā, mēģināsim atjaunot. Vēl paņirgājis. Atvainojos, kādā sakarā jūs šeit atrodaties? Policija, lūdzu, noņemiet šos cilvēkus.
Es atvainojos, ko jūs šeit darat? Noņemiet nost, noņemiet nost. Stājieties priekšā, kas jūs esat? Noņemiet, lūdzu, nost lēns, kā tā sakara, mums šeit ir pasākums. Mums arī šodien ir saskaņots, tagad ir pasākums. Arī šodien. Neilūdzu no tās puses. Nu, protams, ka kas šeit notiek? Ņemiet, lūdzu, nost tās lēns. Lūdzu, komentiet, lūdzu, šo te vietu mums saskaņots pasākums. Šeit ir, lūdzu, saskaņots pasākums. Doties, lūdzu, projām. Lūdzu, doties projām, šeit saskaņots pasākums. Godātie, var jūs pasākt? Doties, lūdzu, šeit nav saskaņots. Jā. Šiem cilvēkiem šeit nav jātur. Šodien, vēlreiz šodien oficiāli ar pieteikumu Rīgas domu bija uzlikts vainags nacisma upuru pieminekļiem. Šie kungi mēģina tos lentas noraut, un to vainagu šīdiem šodien nav jāuzsver.